laukumi ir pārāk vienādi. Mēs runājām 4 reizes nevienādā daudzumā. Un šis nevienādais vēl ir tāds, uzmet acis un es uzreiz redzu. Bet viņi nav vienoti, bet izskatās. Nē, nu to redz. Vot tā lieta ir tā, kas ir acis treniņam un darba treniņam, ja? Taisni šī te daļa ir tā. Tas pats mums tagad šitajās te vērumu gājienos, ne? Tur tieši tas izveidojas. Es ņemu vienu ziedlapiņu es sastrādāju, tad es ņemu citu ziedu, atkal sastrādāju, un rezultāts ir tieši tā, kā nevajag, vai ne? Un šī gadījumā no sākuma tas ir, mēs it kā ļoti cenšamies, ļoti, bet ja tev tā starpība, un es tādu ņemtu mēru lineāli klāt, ir plus mīnus centimetrus, ja, tad šī vietā ir garām. Man vajadzēja tādu pārliecību uzreiz, ka es redzu. Un tad tas droši tā ir, centimetrs nav starpība šitādā vienībā. Viņš jau ir pa krietnām gabalam. Nu, un ar centimetru par maz, un tad kur sacīt ir, ja. Bet tas, kad oāzes darbojās kā laukums, tas principā netraucē nevienu. Nevienu, vai ne? Tas, ka tur apakšā. Protams, varēja likt tā, kā tu te liki to foliju, varēja likt apakšā, ja. Krāsaināks varēja būt. Grūti pateikt, kāpēc bija... Grūti toņus sameklēt viņam. Man tiešām kaut kā... Nekas nebija pa rokai. Nu, mēs te iesākām šitās te taisīt, tur es sameklēšu jau kādu citādā. Mēs te sākām taisīt Ziemassvētkiem dekorējums, ja, un tad es domāju, ak, žēlīgais Dievs, kādu laimi sieviešu galvu, ja. Un es domāju, ka mēs šodien uz tādu spraušanu, teiksim, varētu kaut kādas 30 variantus. Kas varētu būt tas, nu, ir no sadzīves lietām, ja. Pirmais, es noteikti zinu, ka es jums pa burkāniem sacīju, ka burkānu šķēlīts ļoti maz savalkās smuki. Pelēkais zirnis ir izmantots. Tas, ka ir griezta zvaigznīte no miziņas, tas nebūs pozitīvais, tāpēc, ka viņi kalst un locīsies. Un tad, lai viņi tev nelocītos, tas nozīmē, ka visos galotnītais tūlīt ir jāiesprauž. Tas principā ir apgrūtinoši. Un tad tas ir tāds, ka man ir jādomā, gribu vai negribu. Šī te darbiņā mazajā varēja būt brūkleņu lapiņas, piemēram, ja? Bet lapiņām gan viens. Ja mēs spraužam lapiņas, tad lapiņā vienmēr noteikums. Ir gan uz pēdiņas piespraudums, gan galotnītē. Ja? Tā, ka 2 reizes nosprauc, brūkleņu lapiņas paliek melnas, banānu miziņas, ja griežam, paliek melnas, ja? Bet mēs viņas griežam dzīvas un zinām, ka tie laukumi būs melni un patiesībā baltais. Viņi sašaurinājās 2 reizes banānu. Jā. Man 2 reizes es patpaisīju, tāpēc, ka viņa sašaurinājās, viņam pusi nepatās jau. Man viņš vēl nebija melns vēl banāns, jā. Jo redzi, tās lietas, nu, nē, šitie te rieksti ir, ja. Jā, un kreisnapiņas virsū uz, ja, nu tā, jā. Nu, vat tās daļas, it kā ir liels darbiņš pielikts, smalki nostrādāts, pa gabalu redzot, un redzat tagad, ja jūs strādāt man tirzniecībā cilvēks kā nāk, viņš uzmet acis, viņš paskatās, un viņam šie te uzreiz tie proporcionālie laukumi, tāpat kā tā krāsa attiecība, ja, tas ir tas, kas viņu uzrunā. Un tad, ja es esmu to tīro ģeometriju ielikus, tā jau ir meitenes mīļās. Mēs to tīro ģeometriju, to kārtību, viena rinda augšā, nākošā rinda apakšā, mums jau ir pilnīgi asinīs no skolas laikiem, vai ne? Kā ir kārtīgi, vat tā ir kārtīgi. Bet mākslā šis kārtīgums nav, šis noteikums nav. Un tāpēc tās domas jau ir tādas, ka tāda rittīga māksla sāk mācīt no 4. klases, vai ne? Un tad arvien biežāk, tad, kad māca šīs lietas, tad arvien biežāk tiek šitam te pievērsts uzmanību. Nu, un tā, paskatāmies uz šito, es teicu, ka visiem kaut ko pateiksim labi. Es atvainojos, bet mums tie puzuri grib aizņemt tik daudz vietas, kad lielā vāze, tāpēc viņai vairs nav cita vieta. Un šitam, ko mēs šitam tādu mīļu varam pieteikt? Baltis ir 3 reizes? 3 reizes varētu būt par 4 un 5. Kāpēc es teicu pa 2, ja? Vismaz. Kā mazāk pa 2 neliekat. Mazāk pa 2. Bet ko mēs vēl varētu?
Tad gaišajā laukumā varēja būt kāda tumšāka vai oranža. Gaišā laukumā varēja būt kāda tumšāka svītra. Jā, šitais te laukums darbojās ļoti, viņš ir ļoti liels, vai ne? Un viņš viens pats nav it kā šitai sistēmā. Te ir tādas spēles, vai ne? A te pēkšņi uzreiz liels laukums, netur tā, netur šitā. Mani kolēģi sacīja vienmēr tā, labai saliktai kompozīcijai ir viena alga, kā es viņu pie sienas pielieku, piemēram, ja? Ka viņai ir viena alga. Un īstenībā, tā kā darbiņš uztaisīts, to vienmēr var pamēģināt. Sevišķi, ja tie teik platums darbiņi, ja? Var pamēģināt pagriež riņķī, vai ir tikai tā, kad šite uz nagliņas, vai ir tā, ka es varu griezt visu riņķī. Un tas vienmēr būs tāds, kad, ja būs desmitnieks, tad ir griež riņķī visādi, ja? Ja arī tā, kā kādreiz par pušķiem, sevišķi par kāzu pušķiem sacīja, nē, man tas kāzu pušķis bija daudz smukāks nekā šitajā bildē, ja? Nu, kas tad bija pa lietu? Pa lietu bija tā, ka pušķis bija pagriežams tā, kā viņš bija ļoti smuki, bet tagad, kad man tajā darbībā brīvā rokā šitā, es pagriezu to pusi, kas nu it kā nebija tā smukā pusi, ja? Un kustībā tas vienmēr notiek. Uz tādu vainadziņu varētu cerēt, ja? Kad man viņš saskaņojās kopā ar kaut ko citu, bet te tik tiešām, ja tev būtu vēl viena melnā... Es atkal sapratu, ka viņam jābūt ir... Teiksim tā, ka atkārtojās tas spilgtais un baltais, un tāpēc es tur apakšā neko neieliku. Jā, spilgtais, baltais, tikai redzi, šī te gadījumā ir tie nākošie. Šī gadījumā tās teorētiski viņš jau nebūs nepareizi sastādīts, ja? Bet tikai tik daudz, ka proporcionāli, un redzat, te jau meitenes ir tas sarežģītākais, kāpēc es teicu, mums šitie darbi ir tā kā, uztaisi gan, ja? Jo te ir tā lieta, mēs izrunājām visādas noteikumus. Gribējies, es sapratu, ka bet tāpēc, ka tev bija jāņem tagad arī nākošais noteikums, un nākošajā noteikumā bija zelta griezums, 853, ja? Kurš dominē, kura krāsa, un redzat, un tur jau tas trakums, ka patiesībā visi šie te noteikumi dominē vienlaicīgi, ja? Viens aiz otra, gatavs darbs, es visu pārskaitu, kā ar krāsām, kā ar krāsu atkārtošanos, kā ar proporcionālo attiecību, kā ar vēl nezinu kas, vai ne? Un tā kā ja ir visi šitie punkti, tad jā. Ļoti smūgs. Jā. Ja viņam nepamēdītos tur ielikt to, ko viņa gribēja. Es domāju, ka viņi to vēl vienkārši, tad, kad būs viņas īpašumā, viņi vienkārši izdarīs to. Ka vai nu tā ir no rozīnītes, vai no kaut kā. Jā, var arī citu, vai ne? To mēs runājam, ka nekur nav teikts, vai ne? Man pašai tā bijis, vai ne? Kaut balts neļas, teiksim, ir pušķī, vajag vēl kaut ko balta, vairāk nemaz nekā nav. Nu, tad bante vai kaut kāds pilnīgi cits materiāls. Bet, jā, citādi jau jauki un interesanti. Un es domāju, ka uzdevums īstenībā bija grūts. Viņš nav tā. Pirmā mirkli liekas, kas tur, sevišķi, ka te uz tiem dažiem skatījās, vai ne? Pilnīgi pa formiņu, vai ne? Tāds akurāts, sīks, smalks. Un tā ir patiesībā pirmā trakākā lieta. Pagaidām viss ir labi, visiem ir labi, ja? Мне nesamazinājās tas, когда ссыхаются сухофрукты, viņi tā neizskatās, kā lielie posmi palikā. Pēc, ka viņi jau sухофрукты Tu jau sухофрукты lieka? Viņa jau lika sухофрукты. Nē, es domāju, ka nelika viss. Viņa tikai ļoti rūpīgi ņēma un piesprauda. Es domāju, ka tā ir, nav tā? Mīziņas, piemēram. Runa par to, ka sažu un palika lielāks attā. Mīziņas man jau bija sažādi. Tās jau bija kārtīgi. Jā. Kad viņa pa pusi, tad viņa bal. Es lieku otru pusi virzi. Es jau tāpēc jums uzreiz teicu. Es lieku pamīšu tādā reizē un tādā veidā. Tad raujās, vai ne? Jo īstenībā, ja kāds gribētu teikt, ka vai, kā tur es redzu to zaļo cauri, tad jāsaka, viņam pašam caurums ir galvā. Īstenībā traucēt, gan tas netraucē, tā ir pamatnīt, vai ne? Un redzat, ja mēs būtu to sauso pamatnīt ņēmuši, es jums rādīju sauso oāzi. Viņš tāds rozā pelēks, ja? Tad to pat nevarētu redzēt. Šito reizi es domāju, ko tad pirksim, tad, kad, ja? Jā, un šitais. Šito es tik tā vakardien tā pēkšņi tā īpaši ieraudzīju. Var kaut kur piekasīties, ja neko nevar piekasīties. Autors ir stils, pilnīgi nopietni, ko tagad viņam teiks, Viņam ir divas pozitīvas lietas, kas man ļoti iepriecināja. Viņš ir trāpījies gaišās materiāls no
pūpoliem, atbilstoši patreizējai sezonai, ja. Es jums laikam to sacīju, ka floristikas profesijā sacīja tā, ka labs florists vienmēr savā darbiņā piešpricēs šodienas datumu, ja. Un šodienas datumam tas pūpols diezgan labi piestāv. Bet viņš bija janvārī taisīts, kas bija, bet pēkšņi parādījās pūpols. Nu redz, es skatos un neticēju. Jā, jā. Gribētu mazliet vairāk kaut ko spilgtāk, izņemot baltu krāsu. Šito kundzi vajag zināt, ja? Viņai varēja būt viss pasaules krāsa, viņai tikai tādas pieticīgas, tādas pelēkas, jā. Mums vajadzētu viņu nokrāsot, lai viņai tiek izjūt uz to pelēku. Jā. Tur, lai tiek tādās mierīgās krāsas, tur cilvēks nevar no sevis izrāpties. Man patīk, te kādas dienas atpakaļ rādīja Eiropas tirgu izlauzušies latviešu mākslinieki, kas pārdod audumus, bet tādus dekoratīvus spilveni, dvieļi izskatā, un jūs jau stādaties priekšā, kādi ir tie izstādē, vai ne? Pelēkāks pa pelēku ar brūnu svītriņu, ar mazu zaļu punktiņu, nu tādu, vai ne? Un sacīja, ka negaidīt lieli panākumi krāšņajā Eiropā, ja, tie pēkšņi pamanījuši, vai dieviņi kādi tie ir, ka tūma apskatās, kas tā pa mantru, nu redzat, nu. Tā kā nav jau ko bēdāt, pienāk reizi jau tiem, kas nemāk izteikties arī krāsaini, tā es to domāju. Labi, es šodien esmu tik šausmīgi nokavējusies, ka vispār ārprāts. Es tādu nākošais zināt, ka man jāsaka, zināt, ko piezvanāt no rīta, citādi, vai šitā beigsies, bet es laikam tuvojos depresijas stāvoklim. Kaut kā tik daudz tie darbi ir, un visi iet ar vienu, nevar padarīt, un nu ir rezultāti. Tā. Jā, mums bija vertikālie pušķi kā ar materiāliem. Ir? Nu, tā ir tādi vēl. Nu, tur jau mums vēl paliek. Jā, mēs to tūliņās. Jā, labi. Viss uz galdu, šķērs rokā, šķērs ir, kam nav. Jo, zināt, ja mums ir tā situācija, ka mums ir divi šitādi te trauķeļi iedos, tas nozīmē, ka mums viņa ķēsnieks ļoti daudz, lai 10 metrus dod katrs ņem un sien. Un tagad šitā. Jā, lai nevilktu laiku un lai neteikt, nē, to mēs nevarējām izdarīt. Es mēģināšu sagatavot oāzi visu, lai mēs strādātu. Es lāga nezinu, ja šitie trauciņi, kāpēc ir šitie trauciņi, vai ir kaut kāds komentārs, kāpēc ir šitie trauciņi. Tāpēc, ka citus trauciņus es vienkārši neatradu. Jo visi trauciņi ir kaut kur nobāzti. Kur? Nezinu. Nu, vat, būs tā ierakstīts, ja, šitas te, ka mēs šitā runājam. Nu, nekas? Jā. Ierakstās. Jo mums ir tā, meitenes, ka mums ir tā situācija, ka mums ir jāizdomā, ko mēs darīsim pašā izlaiduma darbā. Un es kaut kā ļoti gribēju, ka varbūt templis var uzsaukt puķis. Un man vairs priekšniecība nezvana, un tā es neko nezinu. Es godīgi sakot, visu laiku gaidīju, ka zvanīs. Redzat, kā izlaižās, vai šitā izlaižās. Nepārtieši pulksteņi, nāk tad, kad iedomājas, un šitā visādi izlaižās. Varbūt Jēlienai pateikt, lai viņai jums atzvanīja? Zināt, jā, reize šito sarkano vienādi resnu un sasiesi divi. Tādā domā, ja? Bet parādās no vairākām buntītēm spēles noteikumos tas, ka resnāka klūdziņa pret tievāku. Šito reizi visiem pumpuriņu uz augšu, tak tad resmugals uz leju, un sasiešana rādīšu. Dubult sējums, ja mēs sienām kūlītī. Man uzsils, es jums vienkārši vārdus pielīmēšu. Kamēr jūs būsiet pirmās grupiņas sataisījuši, tikmēr, ja. Tāpēc izrādīsies, ka nebūt nevajag, ja, bet attiecībā uz sagriešanu nav vienkārši. Nav vienkārši. Tā kā es runāju, tā ļoti vienkārši. Un tos kūlīši vienādi garumi, ja, tās? Ja mēs tik viegli un vienādi negājās. Katrs kūlīts ir savā garumā. Kūlītiem ir cik daudz iekš? Cik gribās. Nevis var, bet vajag krāsas, resnumu, garumu, ja? Un katram ir it kā tas... Man varbūt zaļāka krasta, bet dažāda resnuma vienam kūlim. Nē. Visi vienāda resnuma, attiecīgais. Ja runa par kūlīt, visiem resnums ir viens, bet garums dažāds.
Jā, vienā kūlītī resnums vienāds un garums vienāds. Jā, izrādās nav sarežģīti. Izpildīt diezgan grūti. Kā viņi var atšķirties pēc garuma no otrā kūlīša? No otrā kūlīša viņi varētu atšķirties pēc krāsas. Tepatās ir citas krāsas arī. Pēc garuma, cik iespējams? Tā teorija nav. Nav? Nē, mums ir kolonnas kompozīcija. Atceraties, kolonna, ja? Kolonnai tāda noteikuma nav. Bet vēlams jau ir kaut daudz maz uz acis skatoties. Proporciju 8 un 5. Tu zini, to 8, 5, 3 skatīsimies pēc tam. Nu, tas jau ir taisni, tas tev tik ir zaļš, es prasīju, vai ir teicis, ka nav, tad es velku no savas kapvāra. Tā būs labi, ja bet tāds? 2 diametri, ja būs, tad būs labi, bet es domāju, ka tas ir vairāk. Tu vēl trešais būs. Pats par sevi, bet garākais ir 2 diametri, tev jāmēra. Un tie pārējie īsāki. Jā. Redzat, cik kompozīcijas noteikumi ir ārkārtīgi vienkārši. Nu tā varētu būt, jā. Un zini, un jo būs lielāka resnuma starpība, atkal būs smukāk. Tāpat kā mēs jau to kroni skatāmies. Nu vai tu neesi vēl piedzēries, ne? Un tā siešana, cik tur tie biezi, ar vienu jāsasien? Nē, ar 2. Apakšiņā un augšiņā siet. Un zināt, kāpēc ir tas dubultsējums, ja, paralēlo kāptu pušķiem. Dubultsējumu mēs liekam jau tāpēc, lai mums nenāk vaļā. Un tad, kad augs sāk plaukt, viņš ļoti, ļoti taisās uz vaļā. Tad, ja tur paliks pāri tādi smuki kāds, tad mēs vēl arī otru variantu paskatīsimies par šo tēmu. Es pagaidām jūs nomocīšu, es tāpēc saku, mums vismaz 3 darbi jāpadara, gods un slava visam. Bet es šodien tā biju aizrāvusies, kad es nevarēju izdomāt. Labi, man trauciņas un vārdas lūdzu atsūtat. Es jums viņas pielīmēšu un aizdošu atpakaļ. Vienkārši lēmē. Nē, būtu labāk, ka dažādi. Redzi, nav teikts, ka tu nevari ņemt vienādu garumu. Tas nav teikts. Bet lielāka spēļu noteikums. Nu, tas tā tepat, kā mēs te tagad tiem vainagdziņiem. Tad neviens vienāda garuma nav. Jā, nu būtu labi, ka neviens nav vienāds. Jā, un ka resnumā arī nav vienādi. Starp citu, parasti meitenes man sūzās par šito, ka siena liekas sagriez, nebūs vienādi. Sasien viss tā kā domā, ka kāds iepriekš pavērīs. Un pēc skaita arī nav vienāds, jā? Nē, nav. Garums nav vienāds un resnums nav vienāds. Gan atsevišķai klūdziņai, gan visam kūlītim kopā. Nu, bet tāpēc vienā kūlītī ir vienādi. Jā, vienā kūlītī visi pēc resnuma vai pēc krāsas ir vienādi, bet, ja ņem tagad kopā, tad pēc skaita var būt dažādi, jā, tur viss, kas ir dažādi. Jā, taisniekā. Nu, teiksim, rozes. Man var būt ļoti daudz rozes, un man ir, teiksim, vasaras vidū dažādās krāsās, un es viņu šitā ņemu. Es noņemu lapas, nost atstāju tikai ziedus, augšā, apakšā sasienu, un tos sējumus, tos atsevišķos kūlīšus, nu, teiksim, 5. Savelku kopā 5 dažādu augstumu rožu kūlīšus, ja? Man veidosies kompozīcija, kurai var palikt apakšā mazu šķīvīt, uzliet ūdeni, un... Viņa stāv, jā? Protams, vai ne? Jo tas... tās puķis nav jāsadzirdā? Sadzirdīt meitenes vienmēr vajag sadzirdīt. Ja, jo tas, kad tagad, un sevišķi tagad, kad bāzi vispār ūdenī neliek lielākoties, sadzirdīt vajadzētu vienmēr. Bet jā, un kāpēc ne? Un redzēt, un tāpēc mēs runājam, ka ir tik daudz tie veidi, kā es varu, teiksim, šodien materiālu sastrādāt, kad pamazītiņām, redzēt, nemaz tik traki nav. Ir visādi. Nu, transparents patiesībā bija foršs, vai ne? Es tā kā domāju, ka kas būtu... Bet tā mēs nekādā veidā nevaram, ka mēs uztaisam, teiksim, liels pušas, tu aizbrauks, tur tev var nebūt vispār trauks, kur ielikt, ja? Nē, tā mums ir jātaisa oāzija. Nekas. Man ir jāsaka, būs vērtāk, ka ir oāzes, tas jā. Noliek un viss. Un šodien ir vēl viens. Es, ka izbraucu no mājas 0 grādu. 0 grādos, ja nav vēja, puķiem nevajadzētu apsalt. Ja mīnusos, tad ir jādomā, kā sargāt un... Tā kā šitie bija ļoti labi nosargāti, tad rozā.
Zaļas laukas ir daudz. Nu. Kaut kāds trakums jau prasīt. Nu, no trakuma tur bija tādas krizantēmas, kas ir tādas dzeltenās ar sarkano, bet man liekas, ka tās neies klāt. Tās nebūs labas. Tās nebūs. Ar viņām vispār jau patiesībā ar to, ka ziediņš pats ir raips, viņš nāk ar, viņš nāk ar problēmām. Kā lai es salieku, un var jau redz, ja trāpīsies tādā labā krāsa ansamblī, tā varētu būt, ka, vienreizējais efekts ir. Bet lielākoties jau tas vienreizējais efekts izpaliek, un iemesls ir tas, ka mēs nevaram piemeklēt. Es te zinu, ka vienas tās krizantēmas ir tādas savādi lilā ar baltu. Tādu, vai ne? Ļoti skaists, bet man grūti iedomāties, ko es vēl varētu šādā krāsā dabūt klāt. Un tā vēl piedāvām viņas tagad uz pavasara pusi, ja viņas jau būtu rudenī, kad to krāsu tā kā daudz dabā, vai ne? It kā liekas, varbūt atrast ar kaut ko. Bet nē, viņas nav rudenī, viņas ir tagad. Nu jau sāk tulpas un narcises un hiacintas būt. Bet, piemēram, tā var būt, ka sarkanie un zaļie vienāda garuma. Būt var, bet labāk, ka ne. Labāk, ka ne. Bet būt var. Tad viss katram jābūt tomēr savādāk. Labāk, ka savādāks, jā. Redz, tad uzreiz tā spēle, jāsaka. Tad tu izspēlē visu to materiālu, tik cik bagāti vien vari. Ja tu atkārto, tad, viņš bišķītiņi tur varētu dabūt vairāk ārā no tā materiāla. Ja? Mums ir tas neģevis. Ir jau, ja? Koši mazēt. Jā, tā, lai tev nav grūti savilkt, lai nav tā kā pirkstu galos tikai. Tur tas neatmaksājās, tā taupīšana. Pēc tam, mēs jau tagad zinām, pēc tam nogriež jau vajag. Tur arī ir. Ko neredzu, Tas, kad uzrakstu uz oāžu kluču vajag likt augšā, bet neviens nav nav bijis pamata. Runāt var, bet pamata nav nekāda tādai runai. Nekas šodien mēs strādāsim ar oāžu. Oāžu bāzes darbiņš vienmēr iet visātrāk. Tu vari taisni te no tā tievā gala paskatīties. Vienmēr. Jā, ka viņš viss kā gāžas. Kamēr skatās, ka vienam liekas, ka viņas vienādas. Kā salīdzināt? Bet nedaudz viņa šķīja, bet tas nekas, viņš teica, 10% nav bijis normāli. Tas ir dizains. Vai jā, ka jābūt visam taisni, bet dabā arī. Nav nekas ideāls. Man liekas, ka kustās, vai ne? Dinamika. Tev nav noteikti traukā jātur. Saliec un tad. Labāk. Jā. Mums šitā bija labāk. Bet ko, atstāsim tos vienādos? Bet, protams, ko tad citā tu šovakar vēl nepabeigsi, vēl trakākais būs, ja? Jo es tikai tāpēc saku, redzat, kā tas ir, vai ne, ka tu sāc šitādas te lietas darīt, patiesībā nekas jau vairāk nav jāizdara. Viens liels kārtošanas darbs, vai ne, tas sakārtošanas darbs. Bet, kā mēs apzināmies, ka šitā pat var notikt ar puķiem, teiksim, kuros ievietot.
var jau, protams, būt arī mākslīgs, bet tā doma vienmēr ir tāda. Un kāpēc liek pret ienācēju? Nu, paskaties, tu ienāk manā kantorī, ak, žēlīts Dievs, viņiem pat ziemas vidū dzīves puķis iekšā, ja? Nu, vīrmāte atnāk teikt, kāda nepraktiska vedekla. Dzīves puķis katru dienu mājās uz galvu. Ja? Bet tā doma ir tāda, ka es te vienu hiacintīti, 2 narcisītes, ja? 2 tāpēc, ka, nu, protams, izejot no tā, cik liels mērogā ir ziedi, no tā ir arī izejot tā. Bet nekad tās puķas nebūs šitā. Nu jā, tas jau izstās uzreiz jau nepēc kā. Viņas, redzat, un tur jau tā lieta, ka tagad tā īsti paskatās, ko tad tā teorija īstenībā saka, viņas samērs, tas ir samērs, vai ne? Tādām resnumam šitāds garums un paskaties, ka smuki gan, vai ne? Un smuki gan. Nu, un kompozīcijas skaitlis ir 2, es varu pamainīt krāsas, var pameklēt citas vietas, bet vienmēr tas gājiens tāds. Un lapiņa, piemēram, varētu būt pilnīgi cita. Es zinu, ka kādreiz meitenes saka, nu, teiksim, alpviolīšu lapiņas man ir, bet kur es šito, vai ne? Ja, teiksim, narcisīti man pārdod lapiņu, neiedevu, tā kā es prasīju, tad vēlas viņu kādu pielikt. To nesatraucamies, kāda ir tāda laba. Man tā lilā labāk. Es domāju, gan. Te bija vairāk. Jā. Nu, re? Un tātad tā sastrādāšana, un tas, ka es ielieku to, un es jau te, piemēram, uz mākslīgām, ja? Tas, ka es ielieku, un tad, ka vēl sāk pieplaukt tās dabīgās lapiņas, tad tik tiešām ir tā, ka neviens jau nu vēl pagaidām nav nācis šitā taustīt. Un paliek tā, ka, nu, māja sakopt, to dabīgo materiālu auru jūt uzreiz, ja? Un tagad tas, ka es jums pagājušā reizē rādīju, ka tur bija kompozīcijas, stāv kompozīcijas šitik lielas, ar tik lielu stāvu kompozīciju atšķirība jau īstenībā nav nekāda. Tur es izvēlos visu materiālu vienkārši lielāku, vienkārši diametrāli lielāku, ja? Un nekāda citādāk tas nenotiek. Nu, es varētu, teiksim, ritīgas kallas šitādus paņemt ar resniem kātiem, ja? Viņas ir tās, kas man palīdz, un par ko ir runa? Par to, lai tas apjoms, tas kolonas apjoms ātrāk veidotos. Šinī te grupā strelīcijas, piemēram, ja, tās, kam tie deguni uz vienu pusi. Bieži vien ir tā, ka liekas, nu, kur ellē tādu koku tu var ielikt? Nu, nekur, ja. Kolonas kompozīcijā viņas var brīnišķīgi salikt, jo mēs viņas varam ņemt 5-6 kopā, vai ne? Pa cenu mēs parasti nerunājam šitādās reizēs, jo ir tā, ka, ja mums ir īpašs gadījums un mums to vajag, tad tā ir reize, kad mēs varam atļauties. Nu, redzat, un tāds kolonas kompozīcija varētu būt tāda, ka tikpat labi mēs templī tādu varam ielikt. Neviens mums to netraucē, jo gājiens, lūk, būs raksturīgais. Tātad veidojās noteikta grupa, un šīs grupas savēl kopā. Un grupām kā pazīme tiek dot, ka visi ziedi vienādā garumā. Ja? Nu, un tad, lai viņi viens otru taisni neēd, apakšā zem kātiem ieliek polsterējumu kaut kādu, ja? Lai viņš vienkārši nespiež to ziedus kopā. Sevišķi uz ļoti lielajām rozēm tā ir, ka ir tie ļoti lielie pumpuri, vai ne? Kātiņš apakšā masa, mums vajag, lai tā kolonniņa uz apakšu izskatītos. To polsteri nekā netais, to polsteri ņem vot šitāds te pašas klūgas vai mārtiņrožu kātus, ja, sagriež un paslēp iekšā, kad mēs tad zinām, ja, ka mēs tur ielikām. Tas, kas nāk no malas, tam ir tikai tā ziedu daļa kārtīgi un kātu kūlis, vai ne? Un šie tie atsevišķie stingrie kūļi, viņi vienkārši turās un tāda ir tā mūsu gudrība. Vot šitā. Es jūtu, ka tūlīt nākošais un nākošais kūļu kompozīcija arī būs, ja? Nu, Gitai arī tikpat kā ir. Jau ļoti mierīgi. Un tas, ka viņi teiksim, jā, nu tikai knapi lielie pumpuri. Nu, un tad liekam iekšā, jo plaukšanas procesā materiāls smaržo. Un tad uzreiz ir šī pavasara elpa ielikta tā, kā tas floristikā ir pieņemts. Nu, redz, nemaz tik traki nav. Nu, šodien tā ir gatavs. Jā. Jā, nu lūk šitā, bet zināt, kāds priekšlikums būs no manis. Trauks es sataisīju un ieliku šitādu te. Ja ir tāda situācija, vārda nav, vienmēr var ņemt siet ar bastu. Vienkārši piesiet. Kāpēc ir šitie kociņi? Lai es varu stingrāk pievilkt, lai negriežu oāžu gabalu pušu, ja?
Vai varētu arī nesiet? Tagad, ka ved, noteikti nevar nesiet, jo var gadīties, ka nejauši izmet ārā ar mutītu uz leju. Ja? Tāpēc trauciņi ir piesiet. To jau es atrādīju, ka šitāds te trauciņš, ko es tagad būtu sameklējusi, ir tikai pavisam nedaudz lielāks. Un es domāju, ka ja tev ir reģistrēts, ka būs šitas, tad tu mierīgi drīkst izdarīt šitā, kā aizvedīs. Ja? Un man liekas, ka diezgan pietiekoši stingri. Nav reģistrēts obligāti. Jā. Jā, jo, un tas, ko es gribētu, ir tāds. Man gribētos, mēs sadalīsim atkal puķis tā, kā mēs parasti mākam dalīt, un darīsim tā, kad vienu galveno grupu uzliksim vienai krāsai un otru otrai. Ja? Es nezinu, vai vaļā. Bija vaļā? Nevajag. Garumu vajag. Šī tik mazi? Nu kā? 2 diametri. Vai tā nav? Es biju šķietīgi viņas piemēram. Nu. Tik daudz garāk izmērīju. Man likās, ka es 2 izmērīju man šitā. Tāpēc teikt, ka es nemāku mērīt. Labi. Bišķi zemāk. Nu, dar kā zini, man tik daudz nav. Un tad es vēl to arī neņemu oāžu kantu. Un man tik liels nesanāk. Tā. Kā mēs ar viņu darām? Zini, kas ir? Jā, es tā kā domāju, ka mēs varētu kaut kā izmācīt cauri, vai ne? Un tā mēs vēl varētu mēģināt izmantot lapas, kuras mums nav. Mēs jau varam šitos te bišķiņi ir kaut kā. Nu, ja tik tur kaut kas ir. Jā. Mēs pirmie, kas māk ātri strādāt, tie tā kā kaut kā vienmēr priekšā, vai ne? Un tie, kas nemāk, pašvainīgi. Nav, tas ir ļoti labi. Mēs vienkārši iesāksim, lai taupītu. Un to jūs atcerieties, es lieku lapas, man iet pāri pusei un tad uz otru pusi. Tā, kur tur būs šitie te? Krizantēm patiesībā viss struntīgākā lapa kāda vien var būt. Bet, kad cits nav, tad... Šitajā gada laikā varētu būt pūpoli tagad, vai ne? Varētu būt, ka mums ir pūpoli. Pūpolam tikai tas ir ar pūpoli slikt, kad viņš paliks pelēks, tas dzinumiņš. Bet citādi pūpoli ir labi. Nu redz, tikpat kā ne no kā mēs būsim uzbūvējuši. Šitās smukas neļas, gan krāsā, gan arī kvalitātā. Es tā domāju pa ziedu namu, ka ziedu namam jūs vienkārši ietrāpat tad, kad vairs nav. Bet būt viņiem ir. Visi kūlīši līdz trauciņu dibenam jāpiespiež, ja? Lai neiznāk tā, ka ūdeni ielēja gan, bet nabadziņš nemaz nesniedz. Ar vienu var pietikt lejā, kas sasien, vai vajag vēl augšā? Nē, otru noteikti vajag. Bet to pēc tam, ja, kad uzbrauž tas būtu vienalga, tu vari siet arī tagad, jo tad, kad viņš sāks plaukt, viņi plešās. Un tad, ja tu nebūsi sasējusi, tad tev būs pietiekoši daudz pārsteigumu. Jā, tu pasties, cik daudz tur sanāk. Varbūt, ka te vēl. Nu, vēl viena ir tieši. Nu, jā. Viņa kur? Šeit te kaut ko dod, jā. Man ir grūti pateikt, redz, īsti labi kompozīcija taisīt būtu noliekot tajā vietā, kur viņi būs. Nu, tad redz, vai ne? Tagad iznāk, ka mēs paturam prātā, ka tur tajā vietā vajag. Un vēl tāds jautājums. Jāsiena tur, kur ir arī, lai tas visi apkārt, vai var sasiet? Var sasiet augšā un redz, jo tev ir lielāk. Vai tev ir palikt bez vienu sējumu? Nu, otrais neliks, tāpēc, ka vienkārši smuki neizskatās. Bet redzi, nākotnē, kad tu domāsi par to, kā tu viņus komplektē, skatītos pat šitai vietā. Templī būtu pārsteigums, redzi, saņem skaistu ziedus, nevienam nevajadzīgus. Mēs par vajadzīgi. Mēs par otru šitādus. Pamēģināsim ar visām lapām. Nu, domājot, kad plauks un vērsīsies ārā.
vesels ārprāts, jo man vajag vēl vienu trauciņu un vēl vienu vārdu. Varbūt to vārdu es dodu un es savu